Tagad man riepi jāmaina aizmugurē. Ģimene. Gan ķīnieši, gan normālie, šitais man patīk. Sveicien šajā skaistajā rītā. Šodien kārtējais video par moto izbraucienu. Zinu, šis jau kļūst apnicīgi. Speciāli baigi neko nebiju plānojis, ne filmēt, ne pašu braucienu, tāds spontāns brauciens uz Kurlandu. Šodien aizbrauksim. Un dienas laikā sapratīšu, vai būs jēga taisīt kaut kādu lielāku video no šitā visa. Bet ja jau jūs tagad skatāties, tas nozīmē to, ka, jā, mums ir video par braucienu uz Kurlandu. Gatavs? Man ir pilna bāka, jā. Tev tukšums? Baigi nē, pusi kaut kā, nu gan jau līdz tam staķikam dabūs. Ne jau pusi, tad jau es domāju. Ja tev reāli pusi bāka, tad jau līdz tam staķikam toči aizilgs. Viņš tev pareizi rādis par? Visu jā. Tad jau jābūt ok. Nu tu viens no savas branžas. Jā, pēc es aizbraucu tagad no rīta uz trasti. Kas tur ir? Tipa trakdējs. Jā. Interesanti, no rīta tas trases, tur visu vaļā ir? Bija trīnieki tipa ielikuši, ka no 8:30 līdz 10 vai kaut kāds tipa esot tā kā brīvais tas laiks. Interesanti. Tad būsim 4. Tad vēl 2 no Jelgavas būs. Un varbūt tās, bet tas būs pēcpusdienā, ka pieslēgsies vēl 2 klāt no Lielvārdas. Tu parādi ar domā braukt vai ne? Īsti nav plāns. Plāns ir noskatīties, kā parādi pabrauc garām viss, un tad pēc fakta izdomāt, ko darīt. Vienos laikam bija parādi brauciens. 2. Apskatīsimies pa faktu. Tad mēs tagad braucam uz turieni. 9:30 tiekās, domāju, tur var iedzers kādu kafiju. Līdz 10:00 brauc mārā. Jāskatās no kārtām degvielām, jo es arī pildīšos tur, bet cik tur kilometri līdz Ventspilī, es nezinu, no turienes. Tad tā arī var plānot. Caur Rīgu braucam vai apkārt? Nu, davai, tad braucam pār Hesam, apkārt, līdz Jūrmalenē, uz Jūrmalenes, un pēc tam, Plānu salikām. Tagad brauksim satikt nākamos 2. Viens no viņiem būs Juris, un Jurim kāds jauns čoms parādījies no Jelgavas. Un tad uz Ventspili. Esam atbraukuši līdz 2. punktam. Tas laiciņš, protams, nav tik labs, kā likās pēc prognozēm. Tāds mākoņains. Jomajā, svētā dzira. Kas? 40 km reņš palikies. Tas ir daudz vēl. Bet viņš strauji sāka dzēst. Jā, ķipa nevis pa 1, bet pa 10, jā. Bet tāds mazliet vējiņš, ne? Jā, no sāku, ka izbraucām no Ikšos, mums bija tāds pat vēsts bija, bet tagad jau likās tāds normāls. Pa dienu it kā iesils. Jācer, ka kaut kāds lietas nevadināt. Kā es skatījos. It kā nesolīja. It kā lieta nesolīja. Cik tev tur bija? Pa Jūrmalē? Es līdz 2,7. Es ar 5 līdz galam un viss. Nē, man jau beidzās jau visā. Man liekas, arī bija kaut kāds 2,67, ja es tā skatījos. Nu, cik to rāda tavs mobilais? 2,67, jā. Tad jau viņš jau diezgan precīzi rāda, jā. Galvenais, lai nav tā, ka šie dati sūtās pa taisno kaut kur. Bet tev tas 2,67 teici, jā? Tev tā kā maks? Nē, man liekas, ka vēl gāja. Ok. Tu viņu mazgā vai tīri? Ar to pašu ko vizoru tīra, kas noņem notos visu sūtu, to bija papūt un pēc tam tāda speciālā uzturu bija patīrīga. Es tā kā baigi necenšos ar, tā baigi bieži ar ūdeni mazgāt. Visās šķirbās sajiet, pēc tam sāk sūbēt, vēl tur visādi brīnumi notiek. Iesi turien? Labi, lai braucam. Labi, lai mašīna brauc. Šī teis cirkulis baigi noslogots ir. A few inches later. Tīri teorētiski 150 km nevajadzētu būt visā problēmām. Man kopā, jo es tur uzpildījos, 150 km vajadzētu būt ok. Visu laiku nāk tie mākoņi, tu brauc, lai skaties. Nav, jā, viss. Tāds jāņem nākamais gairs. Tas jau pensionāriem. Tā, mēs tevi vēlreiz uzpildījāmies Kandavā un tagad braucam uz Ventspili. Ventspils cirkulī. Ja būsim atrāvušies, tad mēs pie Ventspils pagaidīsim jūs un tad braucam kopā.
A few minutes later. Nu, nav sausais, bet kroči sagaidam, gan jau mūs redzēs, ne? Mēs sākumā viņas pirmreiz apzinām pirms Kandavas, pēc tam jau čāļi ieskrējās. Mugura? Jā, apakšējā daļa. Sūdīgi ir skaņo aiz manīm. Kaut kāda man te viena sūdzējās. Kad nevarēs tevis pabraukt tur kaut ko. Man riepi jāmaina aizmugurē. Rekord tūl drāts jau nāks ārā. Redz tās līnijas parādās, jā. Redz līnijas parādās, kroči drīz būs drāts jau. Palielam jābrauc mājās un pa nākamu nedēļu jānomaina. Čāļi visi grib te griezt. Ieraukt ķieģeli. Pak sagaidam to un tad uzreiz braucam. Baigi nečakarējamies, ja? Klausiet, mēs braucam uz cirkuli 2 kilometri vēl. Vienkārši tavs čoms atbrauks un tad braucam visu kopā. 5 minūtes. Mēs iesēdāmies vienam bariņam astē. Mēs laik vilkām. Lēni jau grūti braukt ir. Man, piemēram, ļoti grūti ir uz kaut sotaku braukt. Viens uz zīmēm neskatās. Rekord tavs čoms, doj, laižam. Esam iebraukuši Ventspilī, sagaidījām ar Jūra čomu un aizbrauksim uzpildīties līdz cirkulim. Un tad dodamies uz Kurlandu. Kurlanda motofestivāls. Tā, un es šobrīd braucu 29 km ar rezervi. Tas nav pats lielākais, ar ko esmu braucis. Tie nav paši lielākie kilometri rezervē, bet, nu, jokot nevar. Uzpildījām bākas mēs, mazliet arī ieturējām kaut kādas nelielas pusdienas, ja tās tur tā var nosaukt. Un lēnām kustamies uz pulcēšanās vietu. Tie skatās visi visādos kostīmos brauc. Tie laikam visi uz parādi. Kas tur notiek, gan arī mašīnā iemāc. Mēs tuvojamies pie Lemberga hūtes. Šeit laikam kaut kur netālu arī būs tas starts. Šitā iela, ja? Šitā? Nu, braucam tālāk, man vēl rāda pāris metrus priekš. Mēs braucam iekšā tur, kur visi stāv, vai braucam atpakaļ un gar ceļu stāvam? Gar ceļu, ja? Un virziens būs šī virzienā. Nu, davai, braucam tur. Tas tā kā tur būs sākums, ja? Gan jau. Tad tas ir ķipa sākums, tur startā visi šitie tie kaut kādi. Nu, Kurlanda motofestivāla parāds brauciens. Mēs te rindā iestājāmies, bet mēs nebraucam parāds braucienā. Paskatīsimies, kā visi brauc, un tad mēs dodamies atpakaļ uz mājām. Ģimene. Nu, te brauc visādi aparāti. Rekord sīkajos bākas vēl. Normāli. Maskējušies cilvēki. Tas ir pārskaitās mopeds. Šitā šperiņa normāli. Tā lākumalātors, tas bagāžnieka. Nu, šitiem var iedot žetonu par kostīmiem. Nu, kur tie moči tur rodās? Trīs ritiņi arī brauc. Īsts motofestivāls. Kaut kas atkal tur sastāvies. Jūris arī kaut ko gāzē. Nu, daudz to moču. Vienu brīdi izskaties jau, ka beidzās, bet nē. Visādi retro aparāti. Arī kvadracikli. Gan ķīnieši, gan normālie. Šitais man patīk. Šitais rīktīgs rūdis ar lietuviešu numuriem. Nezinu, viņš atbrauca pats vai tu patās Latvijā bāzējās. Daži labi. Hokeja ķiveriem mauc.
Harley Davidson banda. Nu daudz. Mazliet jau apnika stāvēt. Hayabusa. To tā gumies lēlujas labākā. Ej, bogu. Nu daudz jau. Kur tie moči rodās? Tūlīt brauks cietumnieki. Tūlīt čuremšeki brauks, Juri. Policija pa priekšu. Ir rekur policija pa priekšu. Un cietumnieki aizmugurē. Normāli. Šitais ir oriģināli. Ar bītām vēl ar ķēdēm. Un aizmugurē arī noslēdz ar policiju. Sporta vodi. Laikam beigas tomēr. Interesanti, kad parādi nenoslēdz policijas ekipāža. Bet tie laikam ir... Tam mopēdam tā kameras droši vien dārgāk nekā tas mopēds. Braucam! Tā, nu mēs dodamies mājās, virzienā uz mājām.